Kurmā šudiņ svieteisim volūdis bogoteibu, īsaklauseisim, i dvīta volūdis, i sābru volūdu skaistumā. Ite ir seviška šaļts, kod sasatīk literatūra, muzika, i zinošanas ap volūdam i dialektam. Ite gromata ir naskas vaira par posaku krojumu. Ite daļa nu dvīta i jo apliecinis identiteta, kurš atspīgelē i tos vītas cilvēkus, volūdu i kultūras vietējus. Sokšu ar to, ka pastosteišu gromatu, nu ko, jos redaktors i izdūšanas skaiba iniciators i vadētājs. Bija to, ka, nu, kā jūs zinat, pa Levita iniciatīvai sielēja dažkēra tādu, nu, kā var sacēt, oficiālu statusu. Nasci godi jau porgojuši, tūlaik, kā jau ir status, tūlaik i tožu valstības nauda var padūt projektus sielējas programmā. Visi dūmoja, nu, sielēja. Seņok varēja dūt, nu, kā varēja dūt tožu tamā Zemgolas projektu programmā, un tam sielēja ir izdalēta pa sevi. Es jau, nu, tī zolni, kas vērēs, jau nasci godu aizajēmu ar latgalīšu porsaku daļ bārnu izdūšanu, kā maļavoja mūs
maļavojumus gromateņu izavierīņiem. Da to es dagoju, par to, ka es sapratu, ka nav ko bārņiem idus gromatu. Visas vai naskaidrs tie amerikanskos, pa čivliskam, pa krīviskam, bet taidas, ka būt šmuka izēmātas ir pa latgaliskam pīrakstīts, taidu nebija. Todu nebija, i es soču izdūt porsu, kas kaiba Latgola aizraksteitos. I tur es padomāju, kaiba sielējā, volūda leidzēga, pasavēršu, vai nav atrast kodu nebejs pa sieliskam posuku, ko varētu izdūt, ko maļavojumu gromatiņu dēļ bārnu vēlpību. I meklēju, visur te volūda toda saporcēta. Var redzēt, vai nekompetents tas folklora aizrakstētos bez. Var redzēt, ka cilvēks sacētos ir runaus savā vītrunā, savā volūdā aizrakstētos raksta, var sacēt pa čivliskam, naskotas pazīmes tik palīk. I toreiz atrožu divu posakas, kas bija šmukā vītajā volūdā. Jos bija dvīta. Jos bija aizrakstējis dvītīts Rudzēša Jezups, kurs naskoda folklora krotivē. I kam bija pillogu apvuicība, vuicēts pillogs, beidz universitetu. Es pats bildams vītējies, es izrakstēju vītēju dvītēti, tad Krukovski daži vorda tī nebija. Es to nātražu, kods jām bija vords, bet pavordē jām bija Krukovskis. I cīši šmukā volūdā, bet posakas bija dēļ saugušūs, jos nebija dēļ bārnu. Es kuru šaļti domāju, ko lai dara, kaiba dēļ bārnu jos izdūt nevar. Siužeti todi, jau narūtni, sacīsim. I tūlāk man īgoja protā, ka mums varētu jūs izdūt citā formatā, bet jau dēļ saugušus. Soku man īgoja protā, ka ir tāds mokslinieks izpaizāceļšana kurzemes Bišopa Mors, Zemē, Facebookā likt tādus interesnus, ka erotiski tādi zemējumi, bet, tādi abstrakti, pa pusi abstrakti nevar saprast. Man rodējos, ka moši varētu ilustrēt. Es ar jūs sarunau, padējām projektu. Pirmajā gadā projekts naporgoja, otrajā gadā, es jau domāju, nazavoju korīs, padēju izporgoja. Bet diemžēl, moši to jau vajadzēja būt. Tas mors mani pīkrope, es raudzēju, es esam sacēju, ka vāks pēc, izzēmēt. Ilustrācijas, es pīlasēju naskotas vecas, ko es bija jau seņ izzēmējis, pīlasēju, es sapratu, ka jūs nav speciāli dēļ to taisiet, jūs nāk pasiet tekstam. I raudzēju man īdūt ko jaunu darbu, sapratu, ka ar jūgu nesaīs sasadarboti tūlaik, es pasauču citu mokslinieku valo, kas ir divu pastostiešu. Es šodien ir IT prezentēs, principā IT, jo pa lielumu vizuālā var redzēt, kas vēl nepasavēra, ka kāžnā puslopā ir ilustrācija par to, ka teksta nav daudzi, posakas ir divējs. IT jo liels darbs bija visu tu izēmēt. Vēl vajadzēja konceptuāli saprast, ko tādu sužetu visā var dzēmēt, sacēsim to, ka viss būtu skaidrs, bet tamā pašā laikā nanūsalaistu das prostumu. Volskolā gromatiņa ir izgojusi, i par to mums rodījos, cik svarīgai prezentāciju izvest taišņi dvītā, kad mēs, par to, ka posakas ir no dvīta, i kad mēs parodētumiem, dēļ dvītīšu i dēļ citu parodētu dvīta kultūras bogotības. Par to, ka ite ir bogotības, i naskovot itis gols, jis palīk kaut ko, Latgolu, Latgola тоже jau abīžoja čivļi, bet ite Pordaugu viņš palīk vēl lielokā pakrieslī, salīdzinot dažādu Latgolu. I par to bija svarīgā ite tu parodīt. Es drupēti paskaitēšu, ka jūs... Gromata ir
Problēma ir tāda, ka Latgolā cilvēki ir vuicēti, mozok vai vaira, bet jau naskā ir īgojis pa itim godiem, ka zina, ko rakstēt i ko skaitēt, kod ir pīrakstēts pa latgaliskam. Ite sierējā to navā, i par to man bija svarīgai. Es domāju, ka tā gromata var būt, vienas puses jai, vienkārši ko gromata, bet otras puses jai tā paši varētu būt ko tāda pavuicēba, ko pareizai rakstēt i skaitēt. Vienkārši es sapratu, ka mēs pīrakstēsim par to, ka ite ir cīši liela vārda. Daži Latgolā, sacēsim, Leivonā, Cēruļēks ir tāds ansamblis, tī bārni dzīt, i skaita latgalīšu tekstus. I latgalīšu tekstus, sacēsim, zam I i E, kosēšus, zam literu, zam leidiskonu literu nastota par to, ka I i E visod mēkstinoj. Bet i bārni, i vuicēti pa šivliskam skaitēt, i nesaprūt, ka navā kosēši skaita cītai. I dzīt cītai. I tā ir bāda par to, ka izaklausa na to, ko vajadzētu izaklausēt. I es tožu domāju, ka itu gromatu, ka itamā gromata naskas skaitēs, i ka mēs pīrakstēsim viņu to, ko pa rakstēju vai pa ortografijai vāk rakstēt, ļauts var na to porskaitēt, ko vāk skaitēt. I par to viersā ir pīrakstēts kā ortografiskai, i tā tāda improvizēto fonetisko rakstēba, kur ir kosējuši zem visu, kam jābūt mēkstam. Sacēsim, kur ir naskaida izamēkšanas, sacēsim, baļsēgo iz nabaļsēgu. Tī toži ir aizrakstēts nabaļsēgais vai ūtrai. Grupēt paskaitēšu, kab būtu saprašana, ko mēs šodien visās vietē. Viens Zoldots 25 godi bija barabanščiks. Īdams domoja, jis prosa, lai atbūt jam koč barabanu. Īdams pa ceļam, pērtie porguļēt par nakti. Pērt silta izkurinota. Nakti klausos, naskas atbrauc. Zoldots aizlīnais krosnis. Atbrauc pops i ģenerala sīva. Zoldots no krosnis stūra nūsaskotos iz atbraukušajiem. Obi nūsavalkās bliki. Intriga ir, toļāk skaitēsim poši. Ņūtā, pasakam. Keizaram bija maita. Neviens navarāju īsmētiet. Raizi pa ceļi ir puika. Jis nas vabali, beli i viesi. Pa ceļi ir Zoldots. Saticis puiku prosa. Kūņeś, beli, vabali i viesi, soka puika. Pordukt mani, soka Zoldots. Dūt mani 100 rubļu i pordukt. Atbiļdis puika. Zoldots samaksoja 100 rubļu, pajam vabali, beli i viesi i turpinoja ceļi. Īt gar pili. Bija leik šleits i pipilis paļts. Zoldotam paslēgt koja, jis īkreit paļtē. Viesiu ceļnu paļtis orā, peļa teirei, a vabalė skrīņa apliekė ar sporniam susunoj. Šitų radzut, keizara maita sokas mītīs. Bet keizara maita mīļoj vīnu ģenerālu. Domāju, ka Dagoja šaļs nūstot, тоже ir intriga. I gromatiņos paskaitēsim pošam. Anīju, es gribētu mitē prīškā įprasēt mokslinīku, kitos gromatas ilustrācija i voka. Ilustrācija zeimātoju, vokam maļavotoju, zipruku. Es izdomāju speciāli dēļ tos gromatas, jaunu pseudonīmu, bet es jums varu pašveikstēt, ka ite Einars Kviļs. Es pats ir pa dzimšanai no Jākupils, pasacēt, sajūt no Sielējs, naskaidrs babas tev Rītis pagustā dzēvo.
Nu, to, nu, stost ap sevi, stost ap gromotu, stost. Labadīna. Nu, kad es ar vīnu kāju biju ārzemēs, izsazvanās telefons man. Varbūt Ainis Pierziņš. Es domāju, ko te viņš zvana man? Es ar vīnu kāju ārzemēs. Valka. Nu, tā ripītē gāja. Nu, uzstāju, prasu. Es saka, a tu negribi uzzēmēt vīnu pasaku? Nu, divas. Par ko ne? Un atbraucu mājās, sagaidīju tu tekstu, sāku domāt. Domāju visur, i vilcīnī, i tramvajā, i trolejbusā, i visur. Visur, kur es braucu, es visur domāju, visur papīri. Nu, jau diezgan ātri biju sazīmējis vīnu paciņu. Nu, sapratu, ka vajag melnbaltu. Nu, gribēju uz papēru gribēju tumšāku ar, ne malnu. Es neesmu grāmatu redzējis. Neesmu redzējis. Ne ar vīnu acīm, man tik viņa ir. Ne ar tu pašu neesmu redzējis. Vēl pazavēršu pēc tam moškā. Jā. Nu, bija interesanti daudz ko, visu zīmēju no galvas. Visu. Vābali, pēļi atradu šķūnietē savā. Visas tas modelis ir ķiergāji, zīles ir visur. Viss ir gudīgi zīmēts. Nu, man jau sāka jukt tās pasakas jau. Kurā pasakā, kurš ko darīja. Nu, Tomaši jobaks. Jā. Vai tās ir vispār vēja pasakas? Jautājums, jā. Jautājums, kurš ir, vai ir kāds šite, man draugs tika, Vabolas pagasta prasīja, ja tu būsi Dvītē, nodūt sveicienus Valpēterim. Ir Valpēterim? Nav Valpēterim. 100 Valpēteris. Nav Valpēterim. A Pudāni? Nav? Ar nav. Nav nodūšu sveicienus. Labi, tu moš otrajā daļā. Otrā daļā, jā. Labi. Paldies. Šodien ite bija, ko es jau sacēju, Zitruks. Ilustrācijas ir speciālai zemātas dalītu izdevumu oriģinālas. Par to itis sastota тоже lielu daļinu gromatas vietējums. Aņiju dabījusu ite pasauciņi ir atbraucis. Vēl viens pasauciņi soca Kolupa vokalais ansamblis Čvartaks. Ir atbraucis тоже no Biebriņas ansamblis, vokalais ansamblis Sarma. Lūdzu vīnu dzīsmi.
Sielē ir Latgolā, ir visā izšķirīgas dzeles, daža naudas būt speciālai dēļ Sielējas projektu, bet, kad mēs skaitam dvīta posakos, dzieržam tū pošu valodu, kuru runāja Kolupā, Vorkuvā, Vabalī, Reiksnā, ar naļavam dialektovam izšķirībam, vierniņa pusē. Daža Ļeivona valoda izašķirvāja. Kas par dzelu? Voi mūsus naskas rauga apmoņēs. Pavaisosim volūdzinīkam Kūceņa Armandam. Ailūdzam šur, pastost šur. Man nācik vārdu par to visā par Sielijas identitāti. Tas socās viss 1889. gadā, kad tāds krūzēts pierakstīja gromatu Sēļi, Kurzemes Augšgala senči. I no to laika soca rakstīt, ka ir Sielija. Ko tas bija pamatots? Tas bija pamatots uz to, ka viesturas valūtūs ir Selonija. Doļo, ka 1909. gadā Serpilī nosodina no tāda bibliotekas biedrība Sielijā. Tad vēlāk Sielijā skaitījos, ka Zemgola, tad pārējā Lītava nosaukums Zemgola, Augšzeme, Sielijā, pārējā, padomu laikā bija, tad Pilskaņā bija kaut kas Zemgalē. Ka šitas bija, jau, ka Zemgalē īstenībā varbūt ir toļi medības. Bet etnogrāfi vairāk Lītavā nosaukumu Augšzeme. Brastiņš, teciesim, Ernsts Brastiņš aprakstētās pilskomus vai paši Lītavu tādu Augšzeme. Tad apmēram ar atmodas laiku sociās pamazām tāda vajadzība identificēt sevi, kas mēs kādi esam. Mēs esam latgalīši, vai mēs neesam latgalīši, vai mēs esam Zemgala nav varbūt par to, ka tie Zemgalas centrs, kur Jelgava apmēram ir cīši izšķirīgs. Šodien runāju ar veikaļnieci, jo es atceru, ka tas mazu dīnu augdamā es domāju, ka es runāju latgaliski, bet tā jau pareizoks atceru, ka Sielija. Tad jūs vārdu. Bet ja domāju, ka latgaliski runāju. Tad es biju šodien pensionātā pie Roberta Lopes. Izsakums atceru tādu, ka es runāju latgaliski, bet es nemoku tēri latgaliski pareizi runāt. Kad šis ir dzims dvītīts, es runāju pat dvītiskam, bet es tā kā, mēs runāju latgaliski, bet tas tēri tā pareizi, ko latgaliski nemoku. Tie jau vārdi, tas tā ir interesanti, ko pošai aprakstam. Tas Sielijas identitātes, es atciesim, naskot ielūgus ap 2020. gadu Stefans Rāzna ielūgus, tas novada viersinīgs, dūmas viersinīgs. Jis labi to pamatoja, par ko vajadzīgs savas identitātes, par to, ka ilgu laiku Sielijā bija, tas reģions bija to, ko aplaists. Nebija ni labu ceļu, ni ekonomikas, ni pašapziņa, bet tāda zama, ka nācaties pats novods. Ni tāda redzīņa, zināms, ka labi ir, ka tas Sielijas identitātes ir aktualizācijas, izdot tādu spēku atsatīstīt vītrām kūpīnām. To pamazam tika Latvijas viesturisku zemu likumam 2021. gadā pieejami to likumu, jau ierakstīja, ka ir Latvija ir 5 viesturiskos zemes - Vidzeme, Latgola, Kurzeme, Zemgola un Sielija. Jau Sielija kā pildīsīga īgoja no 21. gads. Bet atkal visi to pīzēs, ka cīši greuts ir formēt to identitāti kopīgo par to, ka puses Sielijas ir ļuteriska, puse ir katoliska. Tā ziņā Latgolā ir viegli. Visi katoļi, tas stiprināja tādu, ko pasciet tautas vai subetnos, ko pasaukt apziņi,
kultūru iesturisku apziņas, kas stiprināja, bet, nu, Sieļa pa pusē to. To pat vaicojums, labi, ir vītruna, nu, izlūksne, bet vītruna. Vaicojums, koda būs atbilstoša attiecīgo literāro valodu, par to, ka Īlūkstis aprinka baznīcos jau no jēzuītu no 18. gadsimta socot, mišus turēja latgaliski. Nu, tā ir, cik es saprotu, poļaks, baznīckungs jau neizvīcēja latgaliski, runāja. Nu, ko man pats ir latviešu literārā valodā. Pats labējos bijuši bibliotekā skostīja. Bet tradicionāli, zināms, ka Īlūkstis aprinki baznīcos, katoļu baznīcos ir lītotas tos pašus dieva gromatas latgaliskos, miši turāti latgaliski. To mēs varam pasciet, ka ito gola literāra valoda ir tie paši latgalīšu literāra valoda, rakstu valoda. Bet tad atkal, ko darēt ar to Jākupļas pusi, kuriem miši visu laiku bija par čilusku latviešu literārā valodā. Tad vēl ir tāds interesants pagrīzīns, ka par Sieļiem runājot, nu, 19. gadsimta beigās Sieļijas orda sots lītot par to, ka kronikos 13. gadsimta ir pieminēts, ka ir Sieļi, ir aprakstīts kurā vītā, bet arheologi jau tamā laikā, to pašu laiku, kad kronikas rakstīts, to pašu laiku arheologiski izrakumi roda, ka Sieļu un latgaļu kultūra bija vīnota. Jau tamā laikā jau bija saplūšana notikusi, nu, par atsevišķiem Sieļiem, nu, neko nevar runāt, kur jūs nevar atrast, to, ka materiālajā kultūrā jūs nevar atrast, ir vīnlaida kultūra, Sieļu latgaļu. Ir antropologi, fiziski antropologi ir atraduši drupēt citu tipu Sieļā, etnomuzikologi ir atraduši, ka ir tādas iz sekundam, kuri muzikanti zina iz sekundam valstētus, ka divu notas kopā skaņa. Tādas sudartiņu, Lītavā sudartiņas, tāda tipa muzika, ka varētu būt savīga taisni Sieļiem, bet tas jau viss notika pirmā tos saplūšanas ar latgaļiem, pirmā to. Tas dzēmē, ka no 12. un 13. gadsimta mēs vairs nevaram runāt par to, ka varētu būt naskoda Sieļu valoda vai kas, labi ir lītaunīgs būga. Izspaidojis no tos kustības, kura Latvijā sociālis, kur skrūzietis, ko aizsoca. Es izspaidoju, izsoca skaidrot, nu, Lītavā tā paši ir, jā, Lītavā ir, redzi, Zarasa ir, no vordā Azaras, no tā Azaras varbūt tikai Sieļi, nu, bet latgaliski tad tāpat ir Azars. Kur ti, ko tie atšķirt, neko nevar atšķirt, kur ir latgaliski vai Sieļi. Principā, jau 13. gadsimtā jau bija vīna valoda, bet, zināms, ar pirmā laikā nebija ni gromatu, ni televizoru, kas varēja izpaidot, zināms, ka tos vītrumus, dialektiski, viss ir liels raibums palīgi par to, ka nebija kam standardizēt tautas valoda, goja, ko saka, zināms, ka nevar būt visos vidos vīnoda. Taišanies, ko saka vīnoda, lielumā latgolu saka vīnaida, bet vīnots, koda, tas ir, itet ko saka, putrojā Daugavas pusē arī saka, Leiksnā kolopā, gona lielā apakaļ, Leiksnā kolopā viškūs, vēl ir višku vītrunā, rudzētos, Atašiņā vēl ir, drupēt stierniņā vēl ir, jo tas ko. Gana daudz ir izplatīts, bet, ko redzam, tas ir pa abiem Daugavas pusēm. Ko mēs vēl varam par kūpēgu Sieļu latgaļu valodu pasēt, ka, todas, ko vasara, ne vasara, a vasara,
Tas ir Lietuvā to pat. Lietuvas daļā to pat. Ir na galas, lielums Lietuvnieku saka galas, bet ir tāds viens apgabals, kur saka golas. Na rātai ir bet rotai. Nu, tad tas ir tas pats varbūt to, ka tas varētu būt tumā laikā, bet gribējuši pasciet, kura vīdēva sieļa latgaļam, latgaļa sieļam i tu porskaņu vīdēva. Tas ir... Kuras apgabals tas ir? Tas ir kupiška Dānīkšķina. Kupiški vēl ir elementi, kas ir supens, sacēsim, tīrā, kas ir latgalā sieļajā. Āstu, īsim āstu, vaļgītu, vaļgītu nesaka vaļgītu, citur Lītovā saka vaļgītu. Supens, es itē garamātos atradu, ka tā ir tašana dvītā tekļa žaimanta, bet tašana tādu posaku stoistējusi. Galvenais, ka virsraksts rakstīts latgaliski, vai sieliski, vai dvītiskam, kas atīs da manim gulātu. Posaku saucās, to laiku pēčam čevliski uzskīkstēt. Ar visku iekovos ielikt kādi vordi, tie varbūt latgaliski, nu, tie bija pat vītiski. Tad vēl, par ko varētu būt abejos Daugavas pusēs cīši liela valodas leidzība, tad taisnī, tas, kas ir Reiksnā Kolupā, ir vērtiņa tādu valodas parodēbu, kuros ir kūpēgas viņa ielūkstus aprinkam bijušajam, ielūkstus no lodam, i Reiksnai Kolupā. Es arī šodien ar Josim šodien runāju, jūs man stostījāt, i Roberts arī stostīja, ka jūs varat pats pastostīt par to, ka iz baznīcu vīgļot bija porbraukt aiz Daugavas, uz tū pusi bija tivok ar laivu porstaceļu, ko braukt uz savu pogostu baznīcu. Nu, tad jūs iedomājat, ko te braukaļieši ir ar laivu spīšu atpakaļ. Par to skaidrs, ka to, ko izzīmēts uz kartas, ka ir viesturisko zeme, nu, zināms, tas ir standardizēt, nasko vārgu standardizēt, bet pošā Daugavā nav bijis nekāds liels traucieklis, nekādiem tādiem valodas parodībām, nav bijis nekāds traucieklis. Braukaļieši ar laivām, es prīšu atpakaļ, valāk visā atceroda porceltuvis, bet pirmā, ko nebija porceltuvi, braukaļi ar laivām, bija es porstostu. Cilvēks šokur ir Cukriņā dzims, pa vecam tas ir Dvīta pogosts. Pa jaunam Dunavas, pa vecam. Šaku dzimtes il pūkšņā duša. Šaku, Kristēna, šaku, kur zemteņā, kur šaku tā māja naudīgi. Naudīgi, tikai Cukriņas. Tur vienalga. Tad es pa karta vērus ir vecais Dvīta pogosts. Vītruna izīt Dvīta vītruna. Nu, to ir, ka dialektoloģijā, principā skaitīs, ka upis ir trauciekļi. Nu, ka upis tradicionālā skaitos vītrunu rūbežs, nu, vai koļņi, vai dabēgos, ka izoglasu, tā saucamu iezoglasu rūbežs. Bet sajūt, ka Daugavā, koči plota ir liela, ja davā bijusi par tu trauciekļi, par kuru nāk jau latvīšu valodas dialektoloģija tradicionālā skaitē. To taisnē. Padomājiet, ka Daugavā... Citās vietās, kur upes, ka bija traucieklis. Nu, tā kā Daugavā nebija traucieklis, tad mazākas upietas vēl mazākas. Jā, kurās vietās. Bet porcelā... Bet cita vedās, tad dupnā īt rūbežs vītrunu. Nu, cik es saprotu, Dunavas gadīnī ir to, ka Dvīta gadīnī. Cik es saprotu, ka tie ir meži. Kad ar mežiem ir grūšāk porbraukt, kā par Daugavu vīgļāk porstacēt. Es domāju, tie meži, tas varētu būt dabiskais, kāds rūbežs. Mežs varētu būt, meži, pūri, meži, tie varētu būt, bet Daugava nav par to, ka laivas jau seņos laiku porcāloja, tas paši, cik es saprotu, ir bijuši visot. Kad cilvēki bija porcāloja, laivas.
Tagad ir cilvēki nelaiko. Nu, ko var apmēram redzēt, kas ir kopīgs Dvītam i Leiksnai, ir taisni tādi, ko saka, na baznīca tērība stīvrīts, bet saka, baznīca tērība stīvrīts. Kolpā tapuši saka? Kurš pa rekēnas vordinēcā izīt, ka eipa. Tad kolpā varbūt, kas asadolā vienā vietā. Kas apakostā saka iet, nu, suņietis vai suņētis? Jā. Suņētis. Stiliški. Tā ir kolops dolos. Kolops dolos, nu tad varētu būt, ka daļa kolopa saīt kopā ar Niecgaļi, Leiksnu. Tad vēl ir tādi, ko sirdie, zemie, ir kolopā arī, cik es saprotu visām kolopā, sirdie, zemie. Tad šodien Lopes Roba dzirdēja Daugpiļie, taisni Daugpiļs. Tas ir Daugpiļs, mums zinoms ir Kolupa vordinēcā, ir no Kolupa zinoms, tad ir no Leiksnes ir aizrakstīts, no Leiksnes ir Skrimdas bija. I Skrimdas, nu tas ir no Babaļas, bet Leiksnes svītrum skaitos. Jī rakstīja Daugpiļi visotī vienīgo formu, ka nikoda Daugavpiļs, Skrimdas nalītava, tas ir, redzēt, ka ir Čeuļiem palikusi Daugumaļa, te nav Daugavmaļa, te ir Daugumaļa. I te to pat ir lītos tas vārds Daugumaļa, Daugavas mola, Daugumaļa, sakni to taisni. Viena līka piediekļa nav piktas ir par cīši mākslīgs darinājums, Daugava pils ir mākslīgs darinājums, bet piečāk izskaidrs, ar Čeuļiem atgoja atpakaļ, Čeuļi apstiprināja, tad atgoja iz Latgolu, jo būtu, jau atpakaļ. Bet, zināms, tas Daugpiļs ir, šodien priecovos, ka es izdzieru Dvītā, es to nebija daudz klausis pa ļaudim, bet zināms, bija no Višku, no Leiksnes, no Kolupa Vītru, bija zināms. Tad ir tas, kur skaitīja tik leiš, ne leis, leiš, tas to pat ir Dvītā, Kolupā, Leiksnā, varbūt, ka es vēl toļok īt. Es domāju, ka es padaļai es varētu īt vēl toļok, apmēram pat ir paša robežam, kur ko. Saka, na kā, ko apmēram pat ir paša robežam varētu to šai. Runātos Nasaka. Bet daudz skaitļa akuzatīvas tas ir, kad kodas kur izlaiž bēgas, uzsaka, jūs, ļus, akmiņš, akmiņš. Tas varētu būt tāds eisinājums. Tad, zināms, leksika, es aizrakstīju, ka man skaitīja tos gromatus, paļts, babaļa, tādā formā, ko Latvijā nav. Jaunāki vārdi, kas ir tāžok, ir zoldots, ne saudots. Varētu būt. Ite vēl, ir tāds īspējas, ko saka no reiz latviešu vitrunu, ka, vojcētīs nalītāji, mocētīs vairāk, saka. Mocētīs, teikt, taikt, tas arī tas kopīgais, tas maita, tas ar A, tas arī kopīgais objos Daugavas pusēs. Bet ito vēl taikt, saka citreiz, bet sacēt arī, saka, tas ziemā, ka ir poliešana, teikt, taikt, sacēt, paralēli. Varētu būt tāds, skatieties, vērtīs, to pat paralēli. Bet tas jau tā visā Latgolā, to pat ir, to nav pasiet, kur rūbeši.
Tot arī, tot ite vītā saka, izdzēvā, tas var kā Latgalā saka dzēvova, dzēvoja, dzēvova, tā ir kā pagotnē, dzēvā. Aulējā saka dzēvāvā. Kur? Aulējā. Dzēvāvā. Dzēvāvā. Bet tas dzēvā, tas ir eisinājums no dzēvāvā. Par to, ka pirmā forma dzēvavu, dzēvavi, jos ir palikuši tas V, trešos dzēvavadas V, es domāju, ka viens V ir izskritis, par paļģi dzēvā, bet tas ir no dzēvava eisinājums. Taču pirmo, otro personu to roda. Jā, pareizi, Ādis pieminēja, ka, ite tāpat, mēs varam meklēt visādus pādus, kas ir gojis, ko tautu staigošana, ko ir notikusi, par to, ka Aulējā gona toļu itīņas dzēvāva, saka, tas ir leidzīgoks itam dvīta variantam pa ava, nav nova. Vēl sola, cīms sola, tas ir cīši labi izglabās Ilgstas novadā, Dvītā, Dunavā, Pilskalnē, Bebriņā. I vēl tas ir visā Dīnovi Latgulā arī sola, cīms ir sola. Tad par itu, par kopiešu intonāciju gribēju parunāt. Ir to, ka, kurienes sociāls, tas sēliskās izloksnes, tie klasifikācijas sēliskās izloksnes, par ko es sauc par sēliskajām? Par to, ka nav neko tāda cīši īrodējumu, kas var būt sēliskas, tad Enzelīns, Jānis Enzelīns, es atroda vīnu tādu pamat svarību, īpašību, ka kopiešo intonācija, kura ir itamā Daugavas pusē, kopiešo intonācija varētu būt sēliskā. I pa tam nosauca par sēliskajām izloksnēm, sēliskās izloksnes. Soku izrakstīja sēliskās iezīmes, abās Daugavas pusēs Celija un Madona vidzemē. Es tā piešaugīs klasificēju, ka es sēliskās izloksnes. Tad vaicājums, kas tī varētu būt sēliskas vai nasēliskas, par to, ka, principā, visa lielāko daļu Lītovas lītoja kopiešu intonāciju. Visi augstēši būtu ar sēļiem saistīti, nav varētu būt. Žemaiši, vokoru Lītova, nalītoja kopiešos intonācijas, bet augstēši lielāko daļu Lītovas lītoja kopiešu intonāciju. Bet Lītovā nekas nasaka, ka tā intonācija būtu sēliska. Par to tas ir tāds, kas saka, ideja laba, bet pamatojuma mos. Par ko nav pamatojuma? Par to, ka skonu sistēma vidzemes saucamajos sēliskajos izlūksnēs, vītrunos, jo nav tāda poša kā sēļējā. Jā, atsevišķi ir sēļējas pašskaņu, divskaņu sistēma fonetika, morfologa, tas lingvistiski visi termini, morfologia, sintaksija, leidzēgoka ir Latgolē, kā vidzemes sēliskajām vītrunām, bet nosaukums viens. Par to tas tāds gaisā kariņējuši. Principā mēs esam dauguši do to, ka porsavārtumiem raudzētumiem varbūt pasaulēt citu latviešu valodas vītrunu klasifikāciju. Tā varētu būt, bet tad cīšās darbs. Redzēju, tad bija tremdes latgalīšu lingvists, doktors, profesors Valdis Zeps. Jis taišņi bija aprakstīts ir tādā izdomās Zinātņu akadēmijas vēstis, ko jis bija atgojis da Enzelīna škoļniecei, vai toļotoja, turpinotoja Martai Rudzītei, bija pasciējis, ka jām rodīs, ka nav nekas nav tos sēliskos. I tad bija to, ka Martai Rudzītei bija infarkts. Vai insults. Martai Rudzītei bija insults. Piečok, jā, bija insults. Tad tas to aprakstēja, zināt, akadēmijas. Cita vadā, es vaicu tāpēc kaņai, kuri ir akadēmikai
kā jau tā ir skaitīšanai, nu, poša gudro dialektologija, tam, nu, Latvijā vīnu, nu, poša gudrūs, jei man ap dvītu, ja veco, nu, aš nezinu, kas ar tiem sieļiem tā naizējam, nu, jei poša ir latgalīt, jei poša aizējam ar latgalīšu vitrunu, bet jei kā, nu, pastum molā, dažām nesadara sieļais, koč, nu, jei, kā ziņņēcei vajadzētu pasarodīt, nu, skaidam inceres, un skaidam aizdūmi. Daugovo traucies. Ja vienkārši enģeli no pādūs, neko. Daugovo traucies. Labi, nu. Es varu varbūt tādu vīnu, es jau zinu, ka es jau par daudz runāju, bet vīni pārdīju, varbūt tīteņi pastīšu par to. Nu par tu Laņas jau rakstīja, ka Leivona, nu, Ilūksas apliecināja saka broļstoļi, Leivonā saka broļstoļi, Jākupis iz tūpus, citās ielējas daļā saka broļstoļi, tad nu, tā O neizsaka skaidrai. I tad vaicājums, par ko neizsaka, par ko viņi izsaka, ūdri neizsaka, nu tas ir gara stostēšana, bet varētu būt to, ka ir divi varianti. Viens variants ir, ka nastkot bija broļstoļi, tad molus sociēju saucās diftongizēt, portais ir par divskudiem. Nedomājot, ka ir tautas masa, baltu masa, ir centris, saka broļstoļi, tad viens gals diftongizē O, i otrs gals O. Bet es kā ir tā vienā laikā, tas var nav, ka žemaišiem ir broļstoļi, i latgalīšiem ir broļstoļi. Palitam ir palicis tāds, ka broļstoļi. A otrs variants ir, ka bija Vindebēks, broļstoļi bija Vindebēks, i pavidām īgoja dažuks. Tas ir otrs variants. Nu, tas nav atmetams par to, ka nav tā cīši stelu pierodiem. Nu, antropologi, cik es pieminu, Denisova bija rakstījusi, ka bija masa gojas toši no Lītovas pavidām. Nu, ir tāds variants var būt. Это tā, man neskot matematikas skolotājas tos te. Vīnam tāvam bija divi dāļi. Vīnam nu jūs visot bija taisnība. Ka viens sacīja, ka būs lietas, otrs sacīja, ka nav būs lietas. Ka pirmais sacīja, ka nav. Otrs sacīja, ka nav. Labi, paldies Armandam. I ņiu Kolupa veiru vokalais ansamblis Čortaks saģītos vēl divreiz dzīvesīs. Es moku spielt.
ai lur, 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 ai lur, 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 lur. Mēs esam muzikanti, kas dzīvoj Kolumā. Mēs esam muzikanti, kas dzīvoj Kolumā. Es roku spiediet, mēs prūkam spiediet, izšovus basis, izvilsu basis. Papa, mama, vuk, vuk, papa, mama, vuk, vuk, papa, mama, vuk, vuk, papa, mama, vuk, vuk. Ideja bija dzīsme, kas ir aizrakstēta Kolupānas, kod 50 gados ekspedīcijas laikā. Ideja būs dzīsme, ko mēs aizrakstējam pāriņu. Vienu pasauciņu laikā mēs jums sadzītu tāda Jāņanu stūri. Treis pirmī panteņi, treis pirmūs sadzītu, ceturto mēs dadūmovam speciālai darītu. Suniejszami majci dziewu, suniejszami majci dziewu, palelami gopolam, palelami gopolam. Suniec mums kudlainiec, suniec mums kudlainiec, roļak mums nuganiem, roļak mums nuganiem. Ai sunieti kudlainieti, ai sunieti kudlainieti, kamuļeini Daugavā, kamuļeini Daugavā. Bija šmukis mīķis, bija šmukis muķis, kamuļeinu Daugavā, kamuļeinu Daugavā. Nāk jau tas, kodi ļauds, kur ņevļa dzēvoja, kodā valodā runoja, bija atkarīgs no viesturiskos procesu. Dabīgos migrācijas, administratīvos porsadarīšanas, mūžinīku, saiminīku i tā toļo. Viesturnīks Soma Kendriks, pa izaceļšanai Kolupskais, Ņivļa Dorada i visu mūžu atdarējis Daugavpils universitetā. Mums jums raudzējis pastostējis, kas seņok darējos itam apliecīņā, obējos Daugavas molos. Labadīna, man nav špikera, es bez špikera, bet es gribu pastostēt to, ko jebkurā auditorija stostētu, vienkārši, kad es pierakstu parodēt dažus faktus, ko vajadzētu Igaunijai šodienas sarunā, nerunājot par valodu, bet runājot par kaut kādām citām lietām. Pirms 222 gadiem bija lielas kozas. Sasaprecēja divi ģimeņas, tos puses. Jā, Mihails Pāters ar šos pusi Izabelu. Ar to tas viss socās. Man liekas, ka šitas pamencijojam, tas ir socās tīju mūžas laiki, viens krosts ar otru krostu sasatika, jā. Tas runāja par to rūbežu, vai tie bija rūbeža, jā. I tad, kad bieži runāja par šitam atšķirībām vai par kūpībām, ļoti vienkārši paēļot uzzīmēt Latvijas karti, apvincīt tos visus īpašumus. Ja? Kur ir redzēts vienu ekonomisku telpu, vienot ekonomisku telpu, mazu Eiropas Savienību, moziņā.
apvienoja. Arī kas tam Daugavai, tur nav lielas nozīmes jau vairāk, ja? Tie viens ar otru, ja? Tātad mēs zinām, ka vienu dzēvis daļu Izabelis dzēvova, tad atsapīta Leiksnā, šie jauno ģimeņa apglabāt obi Patmeļu kopūs, viens varam blakus. Им bija 12 bērni. 12, citi saka 15, saskatien 12. Tur 4 numera bērnībā, aporēji. Visi sadalīja šitos īpašumus. Atkal vienas lielas ģimenes valdījums. I tagad es parasti saku, mūsu reiks tika atcerētīs. Vot kolopīši, tī bija Stanislavi. Es sevi par pusleiksnīti saustīju Henrihi. Henrika piesācēja. A kas jūs esat? Šosberga un Vīte Konstantins. Stanislavs, Henriks, Konstantins. Viss ir vairāk neko. I tur 5 vārdus varat atcerēties, ja? Vats jauni cilvēks to var atcerēties, ja? Ja pasiver to kartiem, mēs to redzam, kā tas viss funkcionē, ja? Tur pēcnācija bija, ja? Ja Konstantins agra numera jūsu pusē, ja? Tad aizbildniecību par šitom mūžam visam paēma, cik es sapratu, Leiksnis Henriks. Tad viens ar otru, ja? Nu, tā kā pažārs tur aizbrauc uz Franciju, visi saskrēja, nu, Leiksnis mūža nūdega, skaisto pilsi. Ja? Saskrēja visi apkārtēji, no šito krosta, no to krosta, aprūpies, uzrakstīja viestulis Francijai, tu atsais graf, nesasteic tas ātā, mēs jau te visu sakurtām. Un tas vienkārši nozīmē, ka tā rūbežai, tā iedomāta, protams, tad, kad bija ērti kaut kad kolkozam rūbežu vilkt, tur novadām, tu izdara pa tu Daugavu, pat tik labi pa kādu grovieti var novilkt, par mežu. Da? Protams, tā apziņā, es no pierniekus atceros, kas sacīja, aizbrauca aiz Daugavas, Jēzus var aiz Daugavas, nu kolopā aiz Daugavas, tas nekauts Amerikā. Tāpat viņi ir, ja? Aiz Daugavas, tu pats iedzins aiz Daugavas. I tad mēs redzam, ka kolopā daudz tam, ja, Stanislavam kolopā, grāfam lielas zemes, tur 12,000 hektāru, 5,000 iedzīvotāju, ja? Tā ir mūļu saimniecībā, ja? Ir kaut kādi 700 luterāņi, ja? Nu, kur viņas atcerēti kolopā? Papras kaimiņam ciršam no guļinis Kaldabruņā. Ja? No šitos puses, no šito krostā aizbojas turīni, jo viens otram aizdevā. Tas, kas bija sekmēks kolopā, tas Stanislavs bija sekmēks, vajadzēja speciālists. Tur bija stikla fabrika, kolopā bija, ja. Tur ūgļu dadzinātāji iztos strodnīgus vēl, kas darīts. Protams, ka no sava broļa, no brolā, no otro ceļa brolā, no saimniecībām paieram. Tad tā migrācija bija izplatīta, dzimbušana jau bija atcelta, tie cilvēki ceļava. I to izaveidava. Tas, ko tagad mēs runājam, ka te ir leidzīga valoda. Tas ir ekonomiski nopamatots, ekonomisko telpa. Ja? Protams, kaut kādas atšķirības, kas līgās. Ja? Bet atcerieties to, kas ir interesanti. Mēs runājam par mūžas laikam. Mūža bija 500 gadu. 500. Kolkoza laika bija 50 gadu. Tagad Latvijas laiki 2 salī kopā, 3 būs arī 50. Ja? Diemžēl par tiem 500 gadiem, kas tur bija, mēs vismazāk arī zinām. Mums visu laiku visi atcerās kolkoza laikus. No Latvijas republika atgādina, tur bija Ulmana laiki. Bet tas ir jautājums pietiekim, ka mums tu vajag vērtīs pietiet dziļāk tos mužnieku laikus. Mums tu arhivi šokā ir. Bet dēļ to, pat šodien pasākums pat ir svarīgs viss, kas saglabos no to laika. Porsokas, mīti, visādi folklora. Nu, mūžas laikam ir, nu, padomu. Protams, ir kolkoza folklora arī. Bet tie mūžu laiku, senio laiku folklora, senio laiku valoda, te ir mūsu bogotība. Mani Latvijas universitāte, kad smocījos, man bija 2 sēļu profesori izcili. Šeit mēs gūdinām pirms kāda laika Henriku Strodu, dreiz mēs gūdināsim otru
manu profesoru Albertu Varslavānu, Bebrenis, jā, izcili, jā, bet īmocīja to, ka sākumā redzēt to horizontu tolumu, to, ko no drona, bišķi pacecēji, visu tur redz, i pēc tam tur var to seikumu, to, ko Henriks Strots pietie, tur vītējo, tas ir ceļš, un tas ir tas, ko tur Andris saka, identitāte. Identitāte var rasties tikai tad, izpratnam identitāte, ko nozīmē vārds identisks? Mēs divi ājam sastāvam identiski satikās, ja? Man ir Pols Kraklis, vēl kodam ir Pols Kraklis. Identiski mēs esam. Mēs esam vienodi, pēc tam papietījām, man ko svētreņus, ejam nav svētreņu. Mēs jau atšķiram, ja? Tas jau atšķirē ir identitāte. Trešais, kā es to identitāti uzturu, vai es saprotu, vai es esmu. Vai šī pasapsņa ir sējiem, vai tam latgalīšam ir. Tagad es tosti ir todi, bet es jau saku, ka tas atslāga meklējama tais mūžas laiku, mums ir jopētē, mums ir joprasa pūļa, josiver tagad brēniškieks internets roda digitāli arhīvi, jā, folkloras krotavi te Latvijas, kas notiek Lītūs arhīvūs, muzejūs, kas notiek pūļā, ka tāda brēnumi ir, ka tie mums paroda to ideju, ja. Bet, ko es vēl gribu sacīt, protams, tā kā man ir studenta auditorija bijuši bakalauri, magistri, es šodien arī varu studentus redzu, bijušos, nasūšos. Man liekas vienkārši, katrs, mēs uzreiz nav var izpētēt visu, bet pa gabeļiem. Nu, šodien, porsaku izdūšana ir mos gabeļiņš, no to visu atdzīvinot. Jo mums ir svarīgi, saprot vēlreiz, mums nav miljonu arhīvu fondu tagad, mēs jūs neredzam. Bet mēs redzam kaut kādas mazas lītenis, kas var palīdzēt, izprast mūsu viesturi. Vat Ans izdod gromatu, losam porsakas, i saprotam savu, ka mēs esam pīderīgi tur dvītē, vai kaut kam, ja. Pa kripatinē, te ir seikumi. Seikumi te ir jūsu lītas, kas jums sātā, gan katram sātā kaut kas ir. Kaut kāda lītine, kurā ir literārā valodā, pasiešu, tur, kur ir iemiesota informācija par pagātni. Un es domāju, jums tādu sātā ir daudz, kaut kāds papēreits, kaut kāds priekšmets. Munā dzimtā, somu dzimtu mēs sajūtu taisam, mums dzimtu zors saistos ar zirkļam, škieru, jo mans vecais tāds bija skrūderis, kažukus taisīja, i pa zelta rublim nopērk īpašumu kolpazā krustā. Dzimtas simbols ir zirklis. Jā, ja todien mēs veidojam to stostu, mēs neizveidosim uzreiz. Divus stostus es gribu eisus, kā lūgumu varbūt arī. Tad šodien, kad izlas tur ģenerāls, jā, man ko vēsturīgam tas ir pilnīgi saprotams, ja ko tāds interesants nosaukums, dēļ to, ka te valoda funkcionē tikai sarunā porsvarā, bet viņš jau nefiksē. Tagad komentārus raksta, ja visi zina, ko sauc tur tagad jūras šaurumu, kur naftu vāt. Tagad visi zina to nosaukumu. Bet tev vajadzētu stostēt, tu ko pusē uz telefonu aizītu, ja? Tu vārdu, ģenerāls tur, man atminis ir tās sacīja, aizēdā piertēji iz zimsas ir kaut kāds atslāga. Zimsā, es domāju, visu mūžu nav atrast to vārdu zimsā. Pūļs man pastāja prīškā, burts pazūds, gzimsā. Gzimsā, karnīzā palūdzētā, es palūdzis nolūgt atslāga, zimsā. Pusī telefoni pazaudējuši. Bet tī stostiņi man, varbūt, domājot to, ka Daugava nav tie lielo rūbežā, ka mums ir ļoti liela tuvība, es no savas sātas Leiksnā redzu tagad ļoti labi Dvītas baznīcu, tad, kad sazaļojas mazāk redzu, mēs esam ļoti tuvāji. Tad, kad tur sacīja, ka porpildīja, es zinu no leiksnīšu sarunas, ko puiši ar kopurkiednīku pora ladam brauca pie draudzinām cīmos. Es nezinu, tas baidzos tik sekmīgi, bet ir baigi škandāls. Viņš kaut kas priekšstātos otram zonu, kas ir par tavs traktors pie mani, munā kolkozā, ja? Puiši ar traktoru pora ladam.
Es tur blakus mums ir sasaprecējuši, jā. Pāvis, no kuris tos puses. Tas it kā tivai, bet tev pašā patoļi to kā lielāka egzotika, to viņas pajām draudzenis jau līgavu, tas tā sekt, jā. Tas ir moments, kad tie Daugava ir tomēr kaut kāda tāda rūbeža, jā. Nevienmēr var tur aizskrīt, jā. Tev vajag piepūle, dārgoks, tas, jā, prece, kura tur aizbrauc, jā. Mums tos var būt par, jā, jums ir, esat dzirdējuši, varbūt man palīdzēt tikai tādiem ikdienā, tādiem maziem stostiņiem. Kolpā, pogostā, es atradu, ka ir 6 broļi muzikanti, Rubini. Ja jūs esat kaut ko dzirdējuši, šitamā krostā, par broļiem Rubinim, viņš beigās ir Rems, te Leivo mums ir, jā, 6 broļi muzikanti, pilgās taiski, jā, legendas stostā. Es domāju, ka tas nākšas to ar Kolpa pogostu, gan jau, jā. Bet otrs tos, man pēdējais tik atminiets, vai jūs esat kaut ko dzirdējuši, redzējuši torti Kremlis? Kremlis, ko tā. Man no bērnības kaimiņu moņa cepa, sklašana kaut kāda torta, Kremlis, ar visu zvaigzni. Ja? Ot, vīnos kozos leigavaņš to, un te šeit ir torte. Stos par 2 mosum. Tekli iz Salomēju, Babu Saļi, Ļukšinskom, te kori dzēvoja, Mišteļūs. Apsaprecējos abus ar broļiem Samušim, un leģenda sādi Baba Saļa, taisīja Kremļa munā školā Kolopā, mēs beidzot atradām izlaidumā bildē torti. Vot, pirms siet pie golda, šitādā lielumā, jā. Vēl uz kozos atradām. Otra tekļa torti taisīja ar lampeņam pat vadā, bet izgaismama. Jā. Un izcepa kaut ko, ne jau to Kremļi, bet izcepa kaut kādu torti Romas pāvestam. Dabūju, pagūdinājumu obroza vītā tagad pisīgas ir, ja? Bet es domāju, ka vai tad turpinājuma nav tam šajā pusē? Varbūt kaut kad, ja jums ir kaut kas zināms, pastostīt vai informēt mums, jo tas tāds, jo pats fakts interesants, jā, man stostā, kā ir bijis te torte pat baznīcas, izskatā, kodos bieroks. Bet mums nav receptis vēl. Recepti visas orgāvā. Bet es zinu apmēram kur, ja, jo iepriekšējā dīnā tur mazas meitenietis, nodarbinotas pidis tūlums. Mums vajag tādam, tu samaisi pareizā virzīnā rūku. Tas vesels rituāls bija uztaisīt tādu torti, bet redzēt, ir vēl viens tāds moments, ka tas ir kaut kas, protams, padomisks sacīst, jā, bet, tas nav latgaļisks. Kot torti Latgaļā pasaroda. Es jau bērnībā mos saldos ēdīnas esmu iedz, un abiem mums to kortaino tortu, no Kurzemes vai no Vidzemes, vai ne? Kaut kādos 20, 30, kādos īsā mocē saimnītas skaistus tortus, varbūt tie pošā tekļa pieminēta izrādīsies pie ģenerāla Joņa Bolūža broļa saimniecībā strodamā, kaut kur Kurzemē. Mums no Turīnis atvītē to tortu, bet redzēt, tas ir interesants, varbūt jūs sēksiet, ar ko mēs nosadarbām, bet tīs stosti ir reāli cilvēki, jā, no tiem stosteņiem jau tas veidojās Lego, mēs salīkom, to, ko man profesors īmocīja, ka ir tola plaša pasauļa, tur daudz valsts, a mūsu uzdevums tā likt pa gabaliņam, i to, ja. Nobeigumā viens man profesors latgalīts sacīja, katrā latgalīša sātā, es domāju, katrā sēļa sātā jābūt 3 lītam, viss tā pacēļa 3 pierkstī skaitīja, ja. Tādi paskaitījies. Pirmais konstitūcija, likums jāzina, ja. Otrais obros, sapratam, obros. Un trešais biznesa plāns. Vēlam sekmes. Paldies Sloma Geņam.
Senjoku Sodols тоже bija sātā. Bet, nu labi, ņu jau maskas jau taisa. Ņu otkon praisēsim Bebriņas vokalu ansambli sadzīdot, nu, šim vēl divi izdīšanas.
la, cik nu kūka lopas mira, tik nu puiša volūdeņas. Kadridi, 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 la la la, kadridi, 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 la la la. Paldies, mēģinājums Okalai Maksāņam sarunam. Es kā jau runovu ar vītējiem dzīvotājiem, tī ar Gronska Vandu, Stapkeviču Ritu, ka pastostēja to mozu dīnu, ko atgādāja ar valodu. Bet piečo Vanda te atgoja, sacīja, ka negribūtu. Napordumot? Pārdomāju, varu pastostēt. Nu, aitišu, lūdzu. Jūs visi tik interesanti runājat, ka es domāju, es nevaru atstāt savus bērnības atmiņas. Vispirms, paldies par aicinājumu, paldies par zvanīšanu, paldies. Es esmu dzimusi Nipošvadvītā, bet 20 metru no Daugavas, Sasnaukā, tad tāds mūsu ciematiņš ir. I kas man bija interesanē, mēs dzīvojam, mūsu bērni skraidījām, bet mums bišķi atsašķēra tie valoda, ja saprašana uzvārdi bija vairāk Selicki, Novicki, Jakovicki, rodi bija Zagorski. Nu, a pēc tam tantis arī bija čoce Marīņa, čoce Moņa, vēl tur pan Selicki, nu savodok. I tot ībrauca no Daugavas viņa krosta 3 jukši ģimenes. Tos bija 3 jukši. Viens bija Kazja, un pēc tam bija Stoņs i Alberts ar savam ģimeņom. Un viņam bija 2 sīvas veres, a viena bija Broņa. I tagad, ko jūs saukt? Jūs sauc interesanti, bet tie, ka bija viens Alberts, te bija Albertīņa, tad bija Stoņīņa i Kazīņa. Bērni bija Kazalāņi, viņi bija kodi 7, mēs nevarējām sasaprast, kurš te tur jukšāks ir. Nu, i to mēs jūs saucam. I tas bija to interesanti. Un īsamocējām visu vārdus, kurus mēs kodreiz nalītovam, nezinovam. Piemēram, es nezinu, kas ir kopka, es nezinu, kas ir gruķis. Mēs nalītovam vārdu batviņi, mēs nalītovam vārdu cisas, mēs atceram soļmi. Mēs nalītovam daudz vārdu. Mums bija, tāda sava cita valoda, bet vēlāk runovam, lītovam, bet dzēvietas naīsavīsa. I man liekas, 2 tā retikoši soka batviņi, sorkaņi vuroceņi mums ir. I, ka, piemēram, mēs sacā, aizaida kuļeņam, atnes batviņu, tad mēs ilgi bēļamies, kas tas par kuļeņi, i ko tad tur ļotnes. Nu, tak što tos valodas, un, piemēram, man napatīk vārds gazeta. Man liekas, ka te vienkārši no krivu valodas pārējams vārds, mēs sokam avīzē. Mēs bišķi savādāk runājam. Katra vieta ir savādāka, bet jūs pareizi minējat uz to pusi, piemēram, zasā, tiešām to O burtu mēs, man liekas, ir to stingrai pasaka, mēs zosīši. Nu, tur ir tāda stingra tie valoda. Mums porok mēksta nav. Man liekas, uz to pusi toļoki obolēts, bumbērēts, mēs to nerunājam, bet, koda mums bija asociācija, ka atgāšu likos, ka latvelītis visas ir strodiegas, visas ir smagi tādas šustras, nu, mēs bišku vāsoki esam, nu, neteikšu, ka dzisluni, bet, nu, latgalīšiem, ka dzīdā, ka taisās kladankas tā pirmī izgādolcot, i visas sāģis sīvas izdancinā. Jūs par bija interesanti, mēs sasaprotamies, bet atšķirība bija. Gribu pastostēt ar savu valodu no mozu dīnu, ko atgādāja gadiņus interesnus. Ir gribētu to? Atēti, lūdzu, pastostēt. Labs vakars. Nu, it kā
jāsaka, ka Feimanīts Vīmanīts, bet nu jau vairāk 30 gadu Daugpilī. Itē pusē palika interesna pēc to, kad es sapratu, ka tas, kas ir tā savaidoks, nekā vispār citur oficiālajos olūtos rakstīts zemgaļa. Nu, man tas tā jūcīgi rodījos, ja? Bet, nu, interese arī dēļ to, ka pats es it kā, nu, nelaimīgā vai laimīgā kortā naraksturīgi vērīšu bēdžu Reigas Pītera Stučkas universitetu, svešvalodu fakultetu, ko sagotāja, ka iz viesturniekiem novēlovumu, bet tikom svešvalodnīkos. Nu, skaņa labi, bet tamā laikā mūdī bija vācu valoda. Angļu valoda Maltas vidškolās vicevos, lai gan faktiski 8-gadīgu školu un 4. klasīs Feimanos, Vīmanā. Tūlēn daīsim da silajonīšam, jo tas bija tas interesnokais. Jo līdz ar to tas mikslēts tāds arī, klausoties itē, tas ir interesanti, jo mūsu pusi pūtnīkus, jo apleik Feimaņu pogostam vecajam saitu pēc tam pasiešu, kur jūs varat paskaidēt par to visu, jo ir mums rakstējuši akta Latgali, kā 9. gadā es pats nezinu, ka es ieliks, bet man soca fanu klubs zvanē. Nu, tība pie tādi laiki, kod gribējās arī drusku pazavērt savu aplieki. Respektīvi, man te ideja par to robežu i par to salikšanu vīnu vīt. Vīna rudinī, kolkodzu laikā, mēs bijām Kazmirovā, a Pītura mēs Nikitiški, es pats skraučam. I tad, kad mēs porbraucam dzerts numara, mēs porbraucam Pustinkas, Ružinas pogosts bijušais Kruki, tur 95% staravere. Bijuši slavenais kolhoza priekšsēdētājs Kurašovs, tās bija šopers, jā, mēs kā puika. Es tā jau itamā stadēju vecumā varu skraidīt kā kolēģus kopā, jā. Respektīvi, ir salīkot tu visu kūpā, bārni aizsāc bija Vīmanā Feimana azars, i atbrauca babru saimis, babri, ir kā bebri ite jūsu pusī, bet mūsim babri. Lielas dzimtas, vordu nesciešu, ja kāds vēl sots pietēt, jo es atbrauca, pat mēs skraidām, jo bija sasaļas, bet nebija snīga. I to zivtenis apliek, glušāja zivtenis mozos. Atbrauca ar T20, pamanam T25 vēl tur nebija. I es atveda draudzini pauzinot. Bet es zinu, ka mana mama ir, kā sacīja, tagad saka personālā daļa Kaukazā, ja? Starp citu priekšsēdētājs tad bija vēl cits, navis tisku itamā pusī drusku pazīst caur Joni Purini. Es saku, tu jau var tikai nesaki motai priekšnieca tev, jo mosa munā klasī bija. Mēs te gribam aizbraukt iz pori azaram iz Praiļu pusi. A tī klot bija vēl jo onkuls. Es saku, oi, Aļos, te nav Praiļu, te bijušais Silajoņu pogosts. Respektīvi, padomju laikā sadalīja to visu, sagotāja, ka lielais Silajoņu pogosts faktiski daļa no Rībeņu, liela daļa no viss, tagadējos i Feimaņu. Es sajūt, ka keramiki ir Silajoņu, lai gan nevīna timā pusī nebija. Pa vidu sociās Staraverei, a toļok sociās jau Rībeņu pogosts. Es tā golu salie kūpā, tas ir par rūbežam. I respektīvi sajūt, ka lielais Silajoņu pogosts faktiski te porsvarā to runu, lai pīdot man Rībenīši, veidoja Feimaņu draudze. Respektīvi, pa draudzem. Pa vidu ir Staravere, pa vidu pogosta volts ir Silajoņus, bet itē Feimaņu izlūksne, ja atsaškēros jau no Rībeņu. Jo, bet es, nelaimīgā kortā, agri vai vēlu bija izapazīts ar profesoru Leikumu, ja es esmu jos daļēji, arī daudz, kur varbūt var diskutēt, bet jos davums, ko ir davusi literāros latgalīšu normas rakstu izlūksnēs, jo padomu laikā nebija latgalīšu valodas, mēs zinām. Bet par laimi izlūksnis varēja pietēt. I tur daudz savus burtniecu materiālu ir par itom visam lītam. I faktiski mūsu pusī, ko es vairs nedaru, bet tavs sacīja, es tagoju
kā vēl mani bārni īgodoja, tēt, ko mēs ita statēsim, jaunākais dvējns Dago Lauris, ja? Kiplūkus vai seipulus? Es saku, unucēk, statēsim casnāgus. Saprotit, ja? Česnok i knoblau. Neviens nav latvisks vārds, vai ne? Līdz ar to daudz kas mums rodīs napareizs dēļ sevis, faktiski ir vai no vocu vai pūļu aizgūmi daudz kur. Ir caur tiem pašiem muižinīkiem, kāda štriceļa, kāda zemniekam štriceļa, mēs zinām, ko zemnieki ādā. Līdz ar to kaļkis vai vapna, grebins vai kemme, tas ir tos pašas zemes, kultūras zemes, kuras nav ni lobas, ni švakas. Bet pabeidzot par Vīmana Feimaņu izlūksni, faktiski mūsu puses klasiskais izteicīns, ko mēdīja, kad sabrauca, jo Feimaņu kopiti ir leļu kopiti, arī daudzi keramiki apglaboti, un arī Antiniškas un Rībenikas tādi praļuraini, vislu mēdījās. Bijūsim padūt būt bļūt Mosbārns Viļpuk. Tāds naraksturīgs Latgaļai bija, ir drusku kaut kur Sapulnieku pusī, moši nazunu. Arī, jā, redzēt, jā, mēs bijām Baltijas vietbolī, bet tā, ka mūsu bija daudz, pa vidu staraveri, tu neko nevarēja izdarēt. Tā pošu runoja. Ar to es gribu pasciet paldies, ka tīšām visi tie akcenti, ko Ans un ansamblis, un tagad arī atpazina Kūciņa kungu, vai ne, un vispārējais, globalizācija ir šausmīga līta, plusi tur ir, kā nebeiz jāsatur caur to pašu viesturisku atmiņu, jo, škeistam mēs tī neko nevar izdarīt, tā ka tādi pasaucīņi, īdūt savu daumu, beigos visot rodīs garai ieksai, ja ir interese, tad var paskaitīt tos pašas lītes. Centrs ir periferēja, perspektīvu maine, Marija Senžāņa simtgadai, Rādziknis augšskolas 9. godā konference, 10. godā publikācija. Tī ir arī Silajoņu pogosta Feimaņu draudzes izlūksne ir latgalīšu rakstu valoda, kūpēgais ir atšķirīgais pēc Kokaļa 28. goda folkloris materiālu. Ivars Magazēnis. Paldies! Paralēlu gaidu šobrīd. Starkeviča Rita ir atgojusi, pastostīs. Aiteite, pastostīt, ko ir no Lītavas 7 gadu vecumā porsadarēt da dvītam i īsavūcēt vīteju valodu? Aiteite. Mums nav bija sarunot. Ivaram nebija sarunās. Pastostīs. Ладно, жаль. Конечно, надостатēsim, ka negrib nadostētēsim. Tūlaik bija i tos grāmatas izdūšanu, ko sacīja paturēja Kultūras kapitāla fonda sēļais programmā. Vai ir aizās poštovs? Jā, labi, atkārt. Pastostīt, ko ne viņi? Ko jūs gribat, lai es jums pastostu? Ko jūs, nezinu, varat pareklamināt sēļai, varat pareklamināt fondu, varat pastostīt, cik laba grāmata izgāja. Nevaru pastāstīt, cik laba grāmata izgāja, neesmu lasējuši. Fondu pareklamēt, jau par vēlu, tikko jau ir izsniegti 73 projekti. Mums ir 93 000, naudas prasa 300 000, tā ka bīdūdit mēlī, visiem naudas nepītiks. Visas labos lītas, kuras esat sadomājuši rakstēt par sēļēju, paturīt pie sevi pūrā, nokušam godam. Cīši groznai. Cīši daudz naudas gribit, mums tik daudz nav. Tā, kaut kā tāda. Na naudā laime. Arī tāda. Labi, tūlaik paldies visiem. Cik ir? Ka bija Tite i padarīja Titu vokaru bogotīgoku, sopatīgoku. Visu čīkšo gribētu papaldēt pasauciņa daļinīkim par jūsu darbu, emocijām. Tad paldies, aite šurp visi, kas dzīvovā, ansambļa daļinīkim. Kolupa ansambļa i Bebriņas ansambļa daļinīkim.
Paņemt puši vina gruntu. Aita, šur Berlīnes futbolais ansamblis. Paldies par dzīvošanu. Rais, pagaidi, Jura, naidi, aišu. Somagēņas izīt prīškā. Somagēņam gromata. Vanda Lilza. Gromata. Ņemte visiem galām. Daļiņīgi. Cik es nūsam? Kūciņa Armandam, Lilzu. Ir Es domāju, ka visiem. Einars Kvieļs, mākslinieks, lūdzu. Man, es nedzinu. Man aizlīdz. Sukāncis, ka vajag. Man ir aizlīdz. Vajag, Latvijas Tu teritorija. vēl dabos. Labi, tāpoši paldies kluba vadētoja Evelinai. Paldies par gromati. Paldies par pasociņu, kur gromati. To. Labi. I ņiv vārds, Ito nama saimniecei. Labvakar visiem! Prieks jūs redzēt Vietas kultūras namā. Un šodien es gribu pateikties Ansim Atomu Bērziņam par to, ka viņš ir atbraucis pie mums, par to, ka atradis mums grāmatu. Jā, un es gribētu jums novēlēt, lai jums arī turpmāk izdodas. Gaidīsim jūs ar jaunām grāmatām. Paldies jums! Jā, tāpat es arī vēlos pateikties mūsu dalībniekiem, ansamblim Sarna. Aplausi! Armands Kūciņš, Einars Kvieļs. Jā. Landai Gronskai, aplausi. Arī jūs. Paldies. Paldies. Aplausi vēlreiz. Paldies, paldies. Nu, es nāc autos. Einaram, autografi pie mākslinieka. Es pagājušajā nedēļā satiku vienu paziņu. Viņš kaut kādā aizbrauca Lietuvas baznīcai, apceļoja, ko saka, savu ciltu pusi. Viņš pārunās ar dāmētiem, dāmas ar tādu predmustostiem. Viņš saka, nazvali kodā veidā, bet neatskaļa baznīca, vajadzēja būt dvītā. Ja Akolova, kaut kā samaisīja papērus, viņš tagad neatskaļa cilvēki, ļoti priecēja, ka ļoti vos joku. Mozog baznīca. Так te reizēba, ja? Leģenda, ja. Būtik nevar samaisīt.
Pīteri Somus. Somus esmu dzirdējuši, bet Pīteri Kolopās un Rūbara. Zimmer Čelmans. Es paskatās par slēgumiem. Un puiši. Kaut kas šaudējos, es zinu, jā. Es esmu no Somu kokteļa, un es te visiem no Somu bola. Tas ir Soms. Vajag daudz no Somu, bet daudz bolas krostieši. Jā, tas bija cits Soms. Kas Soms ir, kas ir? Kūsāņa zivs, no? Kūsāņa vērvis. Daudz ir. Somu kokts. Tāpēc otrā kolopa pogastā. Diezgaļisko brauc da kolopām ir Somu kokts. Es diezgaļis ceļā uz Reigas pusi ir Somu kolps. Es tu kopta. Autografu mūsu. Nezinu, kuras lapas vienalga, kur jau tev āprams. Es vēl neesmu atklājis. Jā, nā, no. Jā, Bet rūpēs ar to vietu. Vakar šitā ierakstīt. jā, droši, kur pateikt? Kā tev papēc? Valdis. Profesionālās iemaņas atmest pēdējās ar mūsu Rosovās. To ir uzmanības. Profesionālās iemaņas atmest pēdējās. Simtāji nav informācijas. Mañana. Kolēģi iemāļa. Roberts. Mēs ar Kociņu esam studējām kopā.